Un, ja tu varbūt ievēroji šo te nometnes sadaļas, tā kā ne visa sajieta, bet nometnes sadaļas virsrakstu ieskaties spogulī un audzē mīlestību, tad manas darbošanās būs šajā te nometnes daļā. Un varbūt tas izklausās kā ārā no konteksta, bet tieši šajā te spoguļa sakarā un vispār tajā, ko es gribu arī uzsvērt īpaši klātienes nodarbībā, ko es nevaru gandrīz nekā webināros, ir šis te spogulis, nevis kā spogulis, bet par spoguli izmantot un par spoguli lietot un daudz ko tur redzēt, saprast, pieņemt spēcīgus lēmumus, saņemt atklāsmes un radīt sevi savādāku, tieši tajā brīdī un par spoguli izmantojot tos cilvēkus, kuri ir tur, jo nedalītības likums, savienotības likums saka, mēs neesam viens atsevišķi, mēs esam visi viens, un viennozīmīgi, ka apkārtējie cilvēki spoguļo mums jebkurā situācijā, jebkurā brīdī, kur mēs esam, kādi mēs esam, un kādi mēs gribam būt, un kādi mēs gribam, lai mūs uztver. Un tāpēc es pieņemu, ka ja pārējās nodarbības būs vairāk vērstas un visi pasākumi vairāk vērsti uz šo te galveno ideju, ko mēs, protams, ļoti, ļoti lolojam, ka pabūt ar sevi, pastrādāt ar sevi, reāli pastrādāt, nevis tikai noklausīties informatīvu lekciju, tad šī te strādāšana būs ar sevi, bet viennozīmīgi kopā. Kopā visiem tiem, kuri būs šajā nometnē. Jo tas būs absolūti likumsakarīgi, kāpēc tieši tie cilvēki būs tur un kāpēc tieši tajā brīdī, kad Inga un Dadēka sāks nodarbību, tas būs tā, kā tas būs. Un otra lieta, ko es mazliet pāmpelēšos, lai mums tur pie tās jūras ir jautrāk, mēs pasimaronēsim. Un, ja kāds pirmoreiz dzird, kas ir simarons un simaronēšana, tas nekas, bet tie, kas grib tā kā varbūt jau mazliet iesilt, droši var doties uz Dzīves elpas fórumu, kur gan vēl tāds plāns, bet es viņu ļoti, ļoti esmu apņēmusies audzēt un biezināt, ir Simarona fórums, Sadzīves burju fórums, kur jūs varat pamazām tā kā nojaust, saprast, par ko ir simaronēšana. Un tātad man savukārt liekas, ka šī simaronēšana ļoti labi varētu iet kopā arī ar Guntas Daudzes piedāvāto intuitīvo zīlēšanu. Man ir tāds aizdomas, ka tāds varētu būt. Un, ka jums būs arī iespēja mazliet vairāk būt kā iekšējiem bērniem un ļaut šim iekšējiem bērnam izpausties visā savā krāšņumā, visā savā rotaļīgumā, visā savā šajā te bez aizspriedumu brīvajā radīšanā, kas ir tas, ko mēs augot, pieaugot, skolā ejot, dažādas sadzīves lietas risinot, tā kā mēdzam aizmirst vai mēdzam uzskatīt, ka nē, tas laiks ir pagājis, un mums tagad jādzīvo kaut kā savādāk. Nu tā, jūs droši arī varat pajautāt, ja jūs kaut ko nesapratāt. Man liekas, vienā nometnē kaut kas teica, Ingūnai vienmēr ir intriga. Nu, tad es to intrigu arī gribu mazliet atstāt, jo darbs vienalga būs spēcīgs, un tieši tik, cik tu iesaistīsies, vienalga vai simaronēšanā, vai šajā te sadaļā, kas būs balstīta uz to, ka tu esi kopā ar pārējiem un dari kaut kādas lietas tieši tāpēc, ka tur ir tie cilvēki un pieņem kaut kāds lēmums tieši tāpēc, ka tur ir šādi cilvēki, kuri ir tavs spogulis. Es tev apsolu, ka ja tu apņemsies un darīsi, tu nekādīgi zaudētājs nepaliksi. Jo tas veids, kā es vada šāda tipa nodarbības, tad man ir izdevība klātienē, tad vai nu tu esi iekšā,
vai nu tu vispār ej pastaigāties, vai ej uz veikalu, vai esi ārpus žoga, ja? Jo vērotājs no malas būtu negodīgi pret tiem, kuri strādā. Nu, lūk, tā kā es ļoti, ļoti ceru ar daļu no jums, kas šodien ir klāt, un daļu no tiem, kas klausīsies ierakstā, tikties Latvijā.